Čau, draugi un sekotāji! Paldies, ka jūs sekojat līdzā mūsu retro ceļam, un mēs lecam iekšā jaunā stāstā. Un jaunais stāsts būs par šo BMW E34. Jā, kādu laiku jau mēs viņu taisam, iespējams, jūs esat redzējuši kādā citā video viņu, kad viņš ir izjaukts, lēnām top, un arī šo autiņu mēs tērpsim Sikens materiālā, jo par cik Mersis ļoti labi izskatījās un vedās tajā, un mēs pieņēmām lēmumu arī šo ietērpt Sikens materiālā. Un kopā ar kolēģi Jānu Kalniņu, starp citu, mani sauc Pēters Zudavs, un mēs esam auto entuziasti, atjaunotāji, krāsotāji, un jā, mēs nodarbojamies ar auto krāsošanu. Auto krāsošanu, jā. Atjaunošanu arī bišķiņ. Pēdējā laikā diezgan brutāli jau. Pēdējā laikā diezgan daudz. Ļoti daudz, jā. Mums nav sanācis līdz šim iefilmēt visu autiņu, bet mēs jums parādīsim atkal secīgi, ko mēs darām. Jā, laikam iefilmējuši neesam, kad viņš bija līdz plikam bleķim. Jā, mēs tas arī laikam iefilmēts nav. To visu mēs esam izdarījuši, ietērpuši epoksīdu gruntī, tad noturējām viņu vairākas dienas, pēc tam uzslīpējām un sākām vilkt špakteli. Tagad visi jau esam izdarījuši, un tagad esam jau saslīpējuši, jau sagatavojuši, dzīsim iekšā kamerā un pūtīsim vēl vienreiz epoksīdu. Un tad jau pildošo. Vot tādā veidā arī mēs šo autiņu atjaunosim visu cauri. Jā, Jānis ir diezgan citīgi pastrādājis. Jā, viņš šoreiz šo bunžu viens pats ir izdarījis, tāpēc, ka Pēters darīja cits muļķības. Kārtīgs liels darbs atkal tiek ieguldīts šajā autiņā, un būs arī kārtējā mašīna uz ielām neredzēta svaiga. Te arī paralēli top citas detaļas, bagažnieka vāks. Mēs esam atkal atklājuši rūsu. Nelielu. Nelielu. Te visu laiku ir rūsas. Te visi vienā rūsā. BMW. Jā, rūsas nav. Redz, ka te ir kaput, mēs esam iesākuši taisīt. Te jau ir bijis kaut kas metināts. Mēs vēl īsti nevaram pieņemt lēmumu, vai mēs turpināsim šito kaputu taisīt, vai mēs varbūt dabūsim kādu citu. It kā viņš nav baigi traks, bet te ir rūsiņš. Negribētos baigi ar māliem spēlēties. Jānim ir apnicis špaktelē. Jā, tā kā šis būs arī interesants projekts. Mums pašiem arī ir diezgan interesanti. Ir interesanti vai nav? Pagaidām galīgi višķi tikai. Pagaidām, jā, galīgi mums abiem neliekās interesanti, bet mēs darīsim visu iespējamo, lai mēs viņu dabūtu krāsā. Jūs varēsiet sekot līdzi, mēs noteikti arī parādīsim, kā viņš stelē un kā viņš ir gatavs. Tuliņ arī redzēs, kā mēs viņu gruntējam. Ko mēs vēl viņam darīsim? Motoru arī dosim taisīt, vai ne? Jā, to laikam uz Rīgu vedīs. Turpinam darbiņu, un tuliņ jūs redzēsiet uz timelapsiem, kā top gruntēšana, bet mēs arī piefilmēsim, kā mēs to visu atkal darīsim. Janka nojūdzies ir. Nāk. Visi zem špoņi. Dod! Maksimāli piebūs! Kaut kā šķīvi iestūmās te laikam. Joklai, satēries ir. Šodien ir iekdienā. Un kas šodien būs? Pūtieniņš! Es gribēju teikt, kodienas. Pūtieniņš. Pūtienas un pēc tam kodienas. Jā, Sikenīts jau gaida mūs. Kā Janki savilš špakteli. Bet tur nav špakteli. Daudz, viņš bija briesmīgāks. Tur nevajadzēja tik daudz, cik tur bija savilkuši zviedri ģēnī. Bet mēs jau tādi paši esam. Mēs esam latviešu ģēnī. Jā, vai ne? 100 punkti. Noteikti, ka katrs krāsotais kaut ko saka.
tā izstāda mašīna, kas ir teicis paktelēts, tu atnāk uz remontu. Pīp! Te jau kaut kādi ir taisījuši pirms tām ar šķībām rokām. Beigās arī savēlas veselu čupu. Jā. Tas ir normāli. Jā. Ko izdara, tas nav normāli. Jā, ar šitādām šķīviņām rociņām, bet, labi, tas ir joki. Bez špakteles te nevar reāli iztikt vecai mašīnai. Arī jaunai nevar iztikt, bet jā, lēnām top. Ne tik tuvu. Viņš kaut ko štuko šodien, bet vēl nav īsti izštukojis, ko viņš grib darīt. Gruntē, jā, lietas. Piesako kanālam. Piesako. Jo šito seju... Kādam bija īsts rociņas, nevarēja uzmatēt te. Tas ir uz manīm? Nē, sakā ir. Labi, tu neredzēji, varbūt. Tā ir atruniņa tikai. Īsnībā viņš iekšēji vārās, tagad viņš saka, kāda jēga tu vispār kaut ko dari, tu neizdari neko līdz galam. Kas tev rokas nav? Te tiešām nav uzmatējies. Kas man ir jādara? Man ir jāuzmatē tā vieta, vai tu pats to darīt? Pieredz pats visu izdarīt. Labi, Pēterim ir brīvdienās. Aiziet. Nav. Pastāst, kā tu pazaudēji kamerai puļķi. Šis ir baigais salons, ne? Kobras salons būs smuki. Kā jau vienmēr. Tā tikai viņš domā. Jā, paņemsim no rāga arī šo amīti, savādāk man miera nebūs, un viņš arī neliks no miera. Ātri vēl uzmatē te. Tev jau nevajadzēja būt krāsotājiem, tev vajadzēja būt dziesminiekam. Es toči nebrauktu uz tavu koncertu. Jā, jo tu nevarētu atļauties. Jā. Es neesmu lēts. Jau gatavs, man liekas. Tas nerikoši. Tu bāzi atstāju. Ir gatavs. Tas ir izklājies, ir cilvēki. Labi, tev ir baigi redzēt. Gan jau kaut kad redzēs, ka te apakš arī ir sataisīta. Tad, kad dzinēju liksim. Pacelsim, šitais jau ir lifehacks Bembim, vai ne? Lifehacks, jā. Kā latviski tulkojās lifehacks, tu zini? Bez anglicismu, latviskajā versijā lifehacks. Pareizi, lifehacks, latviski. Jā, ierakst komentārā varbūt, kā tev liekas, kā varētu izklausīties lifehacks latviski. Es domāju, tas varētu izklausīties dzīves... Lifehacks nav triks? Jā, dzīves triks. Kaut kas tāds? Jā, dzīves triks, mums būs dzīves triks. Lifehacks, dzīves triks. Šis ir latviskajā versijā dzīves triks, kā pacelt Bembi, lai riteņi ir augšā aiz redaktora, protams. Ņemsim nost riteņus un celsim uz augšu un gatavosim gruntēšanai. Evo, dzīves triks. Kur te varētu smuku palikt, lai mēs te neko baigi nesabojātu? Dzīves triks. Un tagad pieliku šodien visu dienu iesvaļā. Es leju vecs. Es leju vecs. Es leju vecs. Piered man atkal kadrā. Jā. Ko tu dari tagad? Es leju vecs. Šļāts ūdeni ir. Nē. Zini, ko mēs gribam mums pastāstīt? Kad sikenīšu ataukotājs ir baigā. Sikenīts. Jā. Kāpēc viņš ir baigā tēma? Dēļ tā, ka viņš no parastajiem ataukotājiem viņš tiešām visu savāc gandrīz ar pirmo reizi. Vai ne? Štā. Tu nepamatojas vairāk par sikenīti neko? Tu pateici visu.
Jā. Piebilst to pašu. Jā, un tomēr ir atšķirība, ka tu strādā ar tiešām kvalitīviem materiāliem, un to var darba procesā arī just un redzēt. Tā kā ir vērts un iesaka, ja tev ir iespēja un ir vēlēšanās arī paprāvēt strādāt ar sikenes materiālu, tad noteikti sazinies ar kādu no visas Latvijas rāga veikaliem, un viņi noteikti jums palīdzēs tikt pie šiem sikenes materiāliem. Nu, ko, draugi, laiks ir maisīt epoksīdu grunti. Baigais biezens. Tu redzi? Nav izmaisījies kārtīgi, ne? Ir, tur viss izmaisījies, viņš paņem biezais, Un smags, jā. Starp citu, mums ir, draugi, ir baigais jauninājums. Mēs esam nu jau uzdienējuši, un mums ir pašiem savs krāsu skapis. Jā, mēs tagad varam uztaisīt krāsas paši. Jānis ļoti priecīgs. Un arī svāri mums ir. Mums vairs nevajadzēs braukt uz veikalu un maisīt veikalā krāsas. Tā kā iepriekš pie Mērša, kad mēs gandrīz sačkarējāmies. Pirmais ir epoksīds, un tad jau pildošā grunts, un tad jau būs lielā slīpēšana. Un tad jau būs lielā krāsošana. Nu, netik tuvu. Saplīsos? Kā viņi pūš. Kas pistoles nemazgā? Nevīž. Es kā ir, ka tu pistoli neizmazgā? Neiet. Mēģinās tāpat pūstāja kaut ko. Pēc uzpūtīs. Tad daudz maņīs mums jāliek. Nē, provi to savu. Jānis aizgāja mainīt pistoles. Es zinu, kā tas ir. Nebija jau vienkārši kāds kārtīgi izmazgājis pistoli, un pistole ir aizgājis ciet. Lai gan tā ir gruntēšanas pistole, parasti viņa ātri izmazgā, bet mums bija gadījums vienreiz. Bija gadījums, kad kolēģis aizmirs izmazgāt pistoli, un teit ir šāds rezultāts pagaidām. Bet, lai gan mēs viņu it kā izmazgājām, bet acīm redzot neizmazgājām. Otrais dubls. Liekam derības, ies vai neies? Nezinu. Kaut ko pūš. Gaidi. Šī bišķi labāk pūs, bet ne. Ņamma. Ņem. Jā, tā tas notiek. Tāpēc viņš ir sakonektēts ar kompīti. Tad mēs zinām precīzus gramus, cik mums vajag sikenīšu pildgrundu. Tā mēs kaut kā te ņemamies. Pēdējie grami. Šitā ir sikenīša latgalī pagaidām, kamēr mēs vēl neesam sakopuši visu. Cietinātājs iet iekšā, ne? Būs arī šķīdinātājs. Bet tev trīc rokas, tu esi pods vakar? Tur jau tā lieta, ka nelietoji. Kā tad? Jūt bet klausos. Labi, kamēr Jānis nodarbojas ar ķīmijas sakonektēšanu, parādīšu jums, kas mums vēl ir. Redziet, mums ir arī savus paraugu skapus, starp citu. Jā, mums ir arī ļoti daudz paraugi. Bet mēs viņiem baigi neusticamies. Jā, jo mēs izmantojam, mums ir arī pašiem savus skeners. Šaujamais spektrometrs, jā. Es viņu saucu par šaujamo, jo pieliekot pie kādas detaļas, jūs varat viņu, es jums parādīšu arī kaut kad turpmāk video, kā tas notiek. Pieliekot pie detaļas, tas spektrometrs nolasa krāsas kodu, tad jūs pieslēdzat viņu pie kompīša šeit, un tādā veidā jūs varat atrast tuvāko krāsu detaļai. Tā kā tas arī ir tāds jauninājums mums darbiņā. Un ko es vēl nepieminēju, tas viss, kas mums šobrīd ir pateicoties mūsu draugiem Sijā Raks.
kas nāca pretī un piedāvāja mums arī savu krāsas kapu. Ja arī tu krāso autiņus vai arī gribi kaut ko tādu darīt, tad noteikti griezies pie viņiem. Viņi palīdzēs jums pilnīgi jebkādā jautājumā. Viņi ir arī ļoti komunikabli un ar viņiem tev arī noteikti izdosies viss sarunāt. Nu, izņemot viņam, viņš ir nerunīgs. Ar mani neko nevar sarunāt. Bet ar viņiem gan var. Ar viņiem var, bet var jau dažreiz, bet tas arī atšķirībā kāda ir gulēšanas pakāpe bijusi. Nē, man vienkārši nepatīk melnas krāsas. Jā. Nu to mēs šito varbūt izgriezīsim ārā. Jā. Ierakst komentārā, kāda krāsa tev nepatīk krāsot vai vienkārši nepatīk kāda krāsa. Būs interesanti apstīties. Redzi, Jānim pieņemsim nepatīk melns. Nē, man patīk krāsotiņi, bet man nepatīk vienkārši melna krāsa kā tāda. Nu jā, mašīnai, tīpaši tādai mašīnai, kuru tu uz pilnu pārkrāsošanu taisi, nebūs šitais BMW melns. Pagaidām vēl. Jāni? Tu vari izdarīt šādi, ka šis cilvēciņš. Es nezinu, kur viņu tā otra roka atrodās. Lūdzu. Akzo Nobel čalis. Akzo Nobel prēmija tev būs tagad. Viņam plika galva. Tic man, tev pēc šitā tāda stresainā darba arī drīzumā atkāpsies. Būs jābrauc uz Turciju. Iestādīt jau? Jā. Ko es vēl pačukstēšu? Jānis vispār bija Polijā uz vannas mācībām tieši uz šitā skapī. Nē, tur bija Dina. Nu labi, piedod, bija Dina. Bet tas ir tas pats? Tas ir tas pats tālu, neatpaliek no... Un viņš ir tagad ticis pie certifikāta. Šāda ten. Viņš šeit ir lepens. Nekas. Es mājās kādreiz izprintēšu savu arī tādu. Labi, es nākamo reizi arī apsolos braukt līdzi un uztaisīt arī kaut kādu stāstu par mācībām. Varbūt, ka kādam tas baigi interesēs un tad noteikti safilmēsim arī. Jūs tam noticējāt? Jā, ierakst komentārā. Baigi agresīvais palicis ir. Laikam tas sikanīts diezgan ietekmē viņu. Iedarbojās. Jā. Un šodien piekdiena pie reizes ir. Darba laiks beidzās. Kam? 5:05. Ne jau mums. Tu jau arī vēl Latvijas svētkos te nāks un rīvēs kaut ko. Tas nebūtu prātīgi. Bet arī tu sazini. Jā. Tā mums te iet. Diez tavā garažā arī ir tā, ka darba laiks neeksistē. Nu, vismaz šajā točana. Nu, no rīta mēs nesākam laicīgi strādāt. Nu, šonedēļ jau mēs laicīgi beidzām. Kā pie cilvēkiem. Jā, bet Šonedēļ. Bet strādājam mēs tikai kādiem 9, 10, kā kur rīt. Nu, kāds ir noskaņojums. Jā, atkarībā cikos no gultas izkrīt. Pa lielam mūsu ritīgi te satikt vakaros, bet, nevajag. Labāk nevajag. Tas traucē strādāt. Jā, bet ja jūs arī gribat ielīst katrā, tad noteikti, kad var pie Jāņa uz mājām, es noskaidrošu adresi, kur viņš dzīvo, tad varat klavēt pie durvīm, un es dzirdēju, ka viņš arī saldumus dod pa veltu mājās. Diennakts tumšajā laikā tev vajag traucēt. Man mazliet paskaties, kā aizatkoties. Bembīts ir ietērpts pildgruntē. Pūšam mēs 3 kārtas parasti virsū pildgrunti, lai rezervē arī slīpēšanai. Un jā, izskatās ļoti labi. Arī augšu viss. Tagad atkal mēs nogaidām pāris dienas, jo mums ir jādod materiālam kārtīgi nostāvēties un izžūt. Un tas nozīmē, ka mēs noteikti pēc kaut kādām brīvdienām, pēc kādām 3-4 dienām ņemsim un visu sāksim slīpēt un gatavosim uz krāsošanu. Ir visāds nianses, kas jāievēro, bet pamazām mums top atkal vēl viens smuks autiņš.
runā, ka drīz būšot pūtiens. Pavisam drīz. Būs. Nakts aizsegā. Kādā krāsā viņš būs? To mēs neteiksim vēl, ne? Jo man liekas, ka izpļāpājies. Varbūt, ka viņi būs aizmirsuši. Tā tas notiek, draugi. Viņš ir priecīgs? Nāc kaut ko pakas labāk. Man ir ko kasīt. Ne jau to, ko tu domā. Jā, baigais darbs īstenībā jāiegulda. Tā tikai liekas, viss tāds viegls, vienkārši, bet tā nemazam nav. Ja grib daudz maz izcilu rezultātu, ir jāpacenšās. Bet ir viens labs teiciens. Kādu teicienu tu runā? Ir ko darīt. Bet necenšos? Jā. Nu ko, draugi, turpinām BMW E34 pārvērtības. Un pa cik mums šobrīd jau mašīna ir nogruntēta, ir pienācis laiks slīpēt grunti. Grunti mēs slīpēsim ar šādiem ten papīriem. Arī var iegādāties ragā. Šis ir no Stondera. Te ir 600, 800 un 1200. Viņi ir šādās ten švamītēs. Rekomendēju, baigā tēma, baigi labi slīpējās. Tā kā var savu vēlamo rezultātu ļoti labi panākt. Iesaku šo. Sāksim slīpēt ar 600 ailes, kas mums ir visas iekšā. Sāksim ar 600 un pēc tam ar 800. Jānis teica slīpē ar 320 visām, bet es ailes sākšu, kā minēju, ar šito ten 600. Šīs visas. 320 viņš slīpē tāpēc, lai varētu izslīpēt pilnīgi taisnu to formu. Un pēc tam viņš arī sāks ar 500, 600 un 800. Jā, un šitā viņš glāsta to spārnu. Izjusti ar jūtām un ar visu savu mīlestību. Viņš vēl nav pajautājis, vai šitā ir parastā filmēšana. Labi, lecam iekšā timelapsos. Jā, tagad, kad mēs esam noslīpējuši ar 600 visas ailes šeit, mēs ņemam šādu ten pulveri. Tas ir kontrola pulveris, lai tu redzētu uz nākamo papīru, vai tu esi viss švīgs izņēmis ārā. Paņemam šitā ten pa visām ailēm. Izbraucam šitā ten. Tad mēs ņemsim 800 papīru un atkal visu ņemsim, slīpēsim. Visu šīs ailes, kas šeit ir. Tikai, lai mēs redzētu, ka mēs esam izņēmuši švīgs ārā. Nu ko, draugi, mašīna veiksmīgi ir noslīpēta, jau aplīmēta. Tuliņ būs maģija. Krāsosim. Pūtīsim virsū bilderi, pēc tam pūtīsim krāsu un tad arī laku. Un autiņš būs krāsā beidzot. Tā kā vēl viens projekts virzās mums uz priekšu. Garais? No. Kā tev liekas, cik stundas būs pūtiens? 4. Ierakst komentārā, vai tā būs taisnība vai nebūs taisnība. Nē, nebūs tik ilgi. Ko tu dari tagad? Es pat nesaprotu, internets neiet. Tev arī tā ir bijis, kad internets neiet. Tas nav tas pats, kas paņem pistoli rokās un krāsot. Neko tu nesaproti, kas tur ir. Tuliņ būs baigais pūtens 4 stundu garumā. Ja būs internets. Tā ir tāda maza problēma, kad mums ir vajadzīgs connection, savienojums. Kaut kas noraustījies ir. Labi, mēs tuliņ dabūsim internetu un būsim apakaļ. Ko dar padēt pa sikens atalkotāju?
baigākā tēma. Bet šito vispār jau mēs apspriedām. Jā, bet varbūt kāds skatās mūsu pirmo reizi un nezina, ar kādiem materiāliem mēs strādājam. Lai paskatās iepriekšējos video. Jā. Tad sapratīs, ko te čāļi dara. Jā, redz, ko atkal notiek lielais attaukošanas process. Un jā, strādājam ar sikens materiāliem. Jānis arī baigi slavē īstenībā. Ko es varu pastāstīt no savas puses, sikens attaukojas ļoti labi savāc. Visus grūžus. Un arī salvetē nekas nepaliek. Un nepaliek arī no attaukotāja tāds svītras, tā kā citreiz, ka to attauko, to putekli. Salvetē paliek, nepaliek tur. Jā, uz izbūvu. Es atvainojos. Un tad jā, tagad ir šitais lielais darbs. Un pēc tam ir pūtienā. Es pirmīt jau minēju skatītājiem par bilderi. Ko tu vari pastāstīt, kāpēc viņi izmanto? Par to bilderi, ko pūš pirms krāsošanas melno. Lai būtu vienmērīgs tons, lai pēc tam ir vieglāk krāsas klāt. Jā, es ceru, ka jūs sapratāt. Jā, ka tas ir tev arī īstenībā mazāk krāsa vai, mazāks krāsas patēriņš arī ir. Jā, šī gadījumā pūtīsim viņu melnu un krāsā zina kādu. Kāpēc to atklāju visiem kādā krāsā? Nē, šeit bilders būs melns. Es neteicu, ka krāsa. Būs melna? Bet viņi jau zina. Motortēlpu jau redzēja. Man jau liekas, ka neredzēju. Redzēji? Es redzēju. Jūs redzējāt vai nē? Es ceru, ka nē. Nāks krāsot? Nē. Kāpēc? Man nepatīk. Es esmu aizgājis no krāsošanas biznesa jau. Redzi? Nē, man ir jauns darbs, man ir jāfilmē, lai var visu šito parādīt, jo tu neņem kameru rokās. Kādam jau strādā. Kristers pagaidām noteikti tagad montē kaut ko. Visdrīzāk šajā brīdī. Vismaz atnāc nofilmēt tad, kad viņš varbūt strādā. Savādāk tā viņš visu laiku man filmē un sanāk, ka es strādāju. Jā, principā Janka visu laiku taisa man antireklāmu, ka es vispār neko nedaru, bet īstenībā es ēnas pusē visu melno darbu daru. Es vienmēr kasu visu šitās ten vietas riebīgās un nesanāk man pašam sev nofilmēt, jo man visu laiku jāfilmē. Janka, kolēģim patīk, tā kā jā, ir jautri. Kaut kā mēs dzīvojam, es ceru, ka jūs kaut ko arī mācaties un motivējaties no šitā visu, ko mēs darām. Turpinam darīt kopā ar mūsu draugiem Raks, kuri mums palīdz ar sikens materiālu sagādi. Tā kā baigā tēma ir, tiešām baigā tēma. Mēs slavējam viņu. Redzi, cik viņš slavē ļoti. Turpināsim to darīt. Turpināsim to darīt, jā. Saka, ja tev arī vajag kādu no tās klases materiāliem, noteikti sazinies ar kādu no Raga veikaliem, un viņi tev palīdzēs sagādāt. Un, es saku, laka ir baigā tēma, un grunci tēma, viss tas ir tas materiāls. Viss ir tēma. Jā, tur viss ir tēma, un tu arī īstenībā zini, pa ko tu maksā. Tieši par šo brendu. Tas ir tāpat, ka tu Nike tupeles pērc. Vai es nezinu ko. Adibas. Adibas. Tāds es pirmo reizi dzirdu. Tās kāpēc turku? Jā, turku Gucci. Nekas Jānis pabeigš šito bembi, tad viņš brauks uz Turciju. Uz Turciju pēc Adibasiem. Jā, ar 4 svītrām. Premium klasa. Labi. Turpin sekot mums līdzi, tūliņ jau iesim akal ķīmiķot. Kamēr Jānis plosās ar bembi, parādīšu jums tūliņ vēl vienu lietu, ko mēs darām. Ik pa laikam arī visādi sīkumiņus. Atjaunosim šādu ten stūri. Te ir šādas plaisas, arī vecam Mercedesam. Un mēģināsim saglābt šo visu arī šeit. Mēs vēl izdomāsim, ko darīt. Varbūt, kad vedīsim uz B-dizainu
šo ādu vēl uztaisīt pa jaunu, bet to redzēsim, kad mums ir šitāds detaļas vēl jāsakrāso un stūrē ir šīs ten plaisas jāsatājas. Nu ko, draugi, pagāja vairāk kā 4 stundas un mans kolēģis ir ļoti priecīgs. Viņš ir šeit. Nu, paskatieties, kā tev liekas. Kā redzēt, pasveicināt sekotājus. Čau! Var saķemmēties. Jā, viņam patīk ķemmēties. Man nav ko ķemmēt, es vakar nogriezu matus. Viņam vairs nav ko ķemmēt, jā. Izskatās, ka ļoti labi sanācis. Neviens vilnīts nav. Sikens ir baigā tēma, ne? Ar kādu grūzu būs te jāpacīnās, bet Jā. tas jau kā jau visām mašīnām. Jā. Viss viņas tiek slīpēts un pulēts, vai viss ir čotka. Viss spīd un procesi iet, tai tikai atliek vēl pārējās detaļas dabūt un uztaisīt. Starp citu, mēs šitai mašīnai dabūsim donoru, jo izskatās, ka šitāds liels projekts vairs bez donoru nevar uztaisīt normāli. Jo ir problēma, ne? Ar detaļām. Jā, ar 3. Varbūt jums ir kāda M34 durvis, bet iespējams... 7 problēmām. Bet iespējams, Varētu vēl 4 durvis vai... bet iespējams, ka šitais viģiks iznāks ārā, mēs jau būsim varbūt dabūjuši durvis, vai arī ātrāk mēģināsim Lai laist kāds viņā. labs cilvēks būs smuki labi sametinājis. Jā, varbūt kāds būs sametinājis. Tā kā jā, rezultāts ir ritīgi iespaidīgs. Nu, spīd ļoti. Mēs paši esam ļoti apmierināti. Vienīgi krāsa varēja būt foršāk, ne? Jā, kaut ko interesantāku. Jā, ja kādreiz jūs izdomājat vest pie mums mašīnas taisīt, tad lūdzu ar melnām krāsām, nē. Nebrauciet ar domām par melnu krāsu. Jā, lai būtu interesantāk, lai ir kaut kas košs un savādāks kā citiem. Tā kā jā, turpin sekot līdzi. Nu ko, draugi, bunža mums ir teikt nokrāsota, pilnībā gatava. Tuliņ varēsim sākt stelēt apakaļ salonu, likt lūku iekšā un visu, kas ir ap salonu. Arī mēs līmēsim šitam autiņam iekšā skaņas izolāciju un tad jau lēnām sāksim taisīt kopā, bet noteikti visu, ko mēs darīsim nākotnē, jūs redzēsiet nākamajā sērijā. Paldies, ka jūs sekojat līdz mums. Mēs to ļoti novērtējam. Paldies katram kanāla abonamentam un abonētājam. Un mēs esam tiešām ļoti pateicīgi, kad jums interesē mūsu darbiņš, ko mēs darām un ka mēs atdzīvinām retro autiņus. Un tā kā liels paldies jums un tiekamies nākamajā sērijā.